Vai kādreiz esat domājuši, kas notiek biežāk? Avārijas, kurās iesaistītas divas mašīnas vai spēkrads viens uzbrauc apmalei? Pētījums, ko tikko veikusi apdrošināšanas sabiedrība Balta kopīgi ar drošas braukšanas skolas speciālistiem, atklāja negaidītus rezultātus. Gada griezumā tad trešdaļa gadījumu ir sadursme citu transporta līdzekļu, no kuriem lielākoties joprojām gadījumi tiek pieteikti atnākot ieraugot stāvvietā vai tur, kur mašīna ir atstāta, ka viņi ir iepriekš bojāti. Tas ir tas lielākais skaits. Bieži cilvēki neuzmanīgi bijuši novietojot automašīnu stāvvietā vai ielas malā. Katru 5. pieteikumu apdrošinātājiem autovadītāji pamato ar uzbraukšanu kādam stāvošam objektam, piemēram, apmalei vai citam šķērslim. Salīdzinoši mēs skatāmies ar nobraukto distanci, cik automašīna veids atpakaļgaitā un cik uz priekšu ir ļoti izteikts rādītājs, ka savu 20% gadījumos ir noteikti negadījumi atpakaļgaitā. Uzbraucot šķērsli, uzbraucot citai automašīnai stāvvietās, griežoties ārā. Ļoti grūti cilvēkiem noparkoties tukšā stāvvietā. Kad šķērslis ir apmalīte, kaut kāds tur izcilnis vai tas ir akmens kaut kur. Tad, kad ir mašīnas blakām, tad ir viegli, ir pierasts orientieris. Tad šī gadījumā, ja tie bojājumi ir radušies tādā veidā, tā ir cilvēka totāla neuzmanība. Te neviens padoms nebūs tik efektīvs, kā vienkārši izkāpt ārā apskatīties, kur jūs braucat. Ir arī klasiskas vērtības. Nemainīgi paliek Latvijas autovadītāju vēlēšanās braukt tuvāk nekā vajadzētu priekšā braucošajai automašīnai, tātad neievērojot distanci. Tomēr kā rīkoties, ja priekšējais strauji bremzē, mēs tā arī vēl neesam iemācījušies. Rezultātā jāmēro ceļš pie apdrošinātājiem. Gribētu aicināt cilvēkus izvērtēt to, kā viņi brauc pa ceļu, jo bieži vien viņi vienkārši akli ir pielipuši pie priekšējās mašīnas un mēģina viņu kopēt. Tātad šeit ir uzzīmēts tā grafiski diezgan vienkāršā veidā. Brīvības iela, Stabila, Matīs iela. Kaut kāds ceļa posms 400 metri pieņemsim, kur var nobraukt 20 sekundēs. Ņemam, nepieķeramies ciparam, bet 20 sekundēs. 20 sekundēs viņi var nobraukt gan 6, 7 metru distancē, gan arī 9, 10 metru distancē. Un nav svarīgi, cik tālu jūs braucat. Tas paņems vienu konkrētu laika posmu. Tikai, ja jūs būsiet 6, 7 metri, jūs kopēsiet iepriekšējās mašīnas darbības un uztrauksieties, kad tik viņš nebremzē, un būsiet uztraukt nervozi un varbūt manevrēt pat neizdosies. Tad šī gadījumā jums ir tā brīvā vieta, lai reaģētu laicīgi, ja varbūt situāciju vērtētu, nevis tikai priekšējās mašīnas darbības. Rezultātā mierīgāka braukšana, mazāk stresa un iespēja iekļūt avārijā. Negaidīti, bet viens no mazāk izplatītākajiem avāriju iemesliem ir sadursme ar dzīvniekiem. Tikai 6% kasko pieteikumu bijuši par iemeslu sadursmē ar pēkšņi uz ceļa izskrējušiem meža iemītniekiem. Pats esmu saskāries arī ar to, kad dzīvniekam vienkārši slīd kājas un viņš nevar pārvietoties pa ceļu, un līdz ar to viņš kļūst lēnīgāks un lempīgāks uz ceļu un faktiski arī nespēja pat nomukt nost. Pieredze rāda, ka viņi aicina cilvēkus neizvairīties no dzīvniekiem. Ja jūs jūtat, ka jūsu manevrs izvairoties no dzīvnieka būs traģiskāks priekš jums tīri fiziski nekā tā sadursme, ko dzelžs var sataisīt, tad, jāsaka, tie vārdi brauciet viņam virsū. Jo tādā gadījumā būs rezerves daļas tikai metālam vajadzīgs. Brauksim uzmanīgāk un nepabrauksim garām uz ceļa palikušai automašīnai, jo iespējams jau rīt palīdzība būs nepieciešama tieši mums pašiem. Edmunds Ozolnieks, Ilgvars Frīdenbergs, Ansbergs, Degpunktā.